Ikšķeles dienas centrs jau kopš nesenā darbības sākuma pulcē visu paudžu aktīvākos pilsētas un novada iedzīvotājus. Mājīgajās telpās kopā sanāk gan seniori, gan māmiņu klubs. Dažādos pasākumos, tostarp angļu valodas klubiņā, aktīvi iesaistās bērni un jaunieši. Dienas centra ietvaros jau ļoti aktīvi strādā arī psihoterapeits, kurš pieņem uz individuālām konsultācijām. Tas ir pēc iepriekšēja pieraksta. Un tāpat strādā arī fizioterapeits. Fizioterapeita nodarbības ir bez maksas, arī psihoterapeita nodarbības bez maksas. Patiesībā visas nodarbības mums ir bez maksas. Lai centru paplašinātu un padarītu pieejamāku plašākam interesenta lokam, šobrīd finiša posmā atrodas dienas centra rekonstrukcijas projekts. Darbu ietvaros plānota apkuras sistēmas modernizācija un telpu pārveidošana. Tas ir viens no arī vērā ņemamiem Ikšķeles novada projektiem, kas ir domāts gan jauniešiem, nevalstiskām organizācijām, gan dažādi pakalpojumi. Mums ir ļoti aktīvi dienas centra vadītāji, kas ļoti aktīvi darbojās, un, kā mēs zinām, jau patreiz esošā ēka tiek ļoti intensīvi izmantota, jo, kā jau Ikšķeles kultūras nams ir patreiz remontā, tā arī mēs cenšamies tos aktīvākos kolektīvus kaut kādā veidā kaut kur rast iespēju, lai viņi varētu darboties. Tikmēr centrā interesentu skaits pieaug un aktivitāšu skaits palielinās. Šobrīd liels pieprasījums ir ne tikai pēc nodarbībām dienas laikā, bet arī vakaros, īpaši strādājošiem vai tiem, kas mācās. Interesi izrādīt arī pēc jauniem pasākumiem un apmācībām, un jau tuvākajā laikā tiks veidotas jaunas grupas. Ir ļoti liels pieprasījums pēc mūža izglītības pasākumiem. Un mūža izglītības pasākumu ietvaros mēs šobrīd organizējam vizuālās mākslas un mūzikas studiju. To ietvaros būs iespēja jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā saņemt mācību stundas, gleznošanā, zīmēšanā, vienkārši izpausties tur, kur varbūt kādreiz viņam nav bijusi iespēja, bet ir bijusi ļoti liela vēlme. Dienas centra rekonstrukcijas projekta gala variants visticamāk būs pieejams oktobra beigās, un tad arī varēs spriest par potenciālajām izmaksām, norāda pašvaldības izpilddirektors Guntars Kurmis. Būvniecības darbiem zaļā gaisma tiks dota nākamgad. Dācis Trabotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.